Stāst, Oskar, kas notiek? Jā, mēs esam krūtā vilcienā. Parādi viņiem, cik tālu mēs esam tikuši. Ui. Vāk. Bļā, tā kondīška. Nice. Te nu tālu, vecī, tālu. Parād. Šie jaunie prāti grib to redzēt. Es tev logu tā, lai kārtīgi, lai var atmest visu kārtīgi, paturēšu, ka pusīt arī tā palīdzēšu. Es te braucu. Tas ir Latvija. Nē, sākam no jaunu. Tad mēs būsim šovakar šeit. Tāda ēsens tāds vai kaut kas tādā garā. Jebī. Tā kaut kā. Mazāk palicies sabraukt. Mēs tomēr nostopējām vēl līdz šejienai. Un vienkārši vilcinām par eiro 80 aizbrauksim līdz normālai pilsētai un skatīsim visu, ko likties, kā kur gulēduši. Rīt no rīta 5 sāksim normāli darīt lietas. Viss forši jūtamies labi, gulmās. Apspriedām ideju tāpēc Amsterdam, bet negribam atgriezties Polijā vairāk. Tagad. Esmu lidmašīnas. Tieši tā. Baigi galīdā vietiņa īstenībā. Viņš tāds kārtīgs, var paskatīties tā. Tā mēs iebraucam. Baigi galīdi. Un ērti. Vīnogas aug, pilns ar vīnogalājiem. Nenormāli daudz viņiem te viņam. Dzin vinā. Nē, normāli. Viss ir pilns no vīnogalā, kurš te parāda. Sastādījuši viss ar vīnogas. Vīnogalauti. Paši. Tā kaut kā atšķirībā no Polijas vai atšķirībā no Slovākijas. Tāds potīgs, cik ilgi stopēsim, tāpēc tas miers ir kaut kā drošības sajūties. Nav stresa vispār nekāds. Mēs esam savam, principā, grafikam 4 dienas pa priekšu aizstopējušiem. Plāns bija stopēt tā, lai, kopā mēs būsim visā ceļā pavadīsim 18 dienas. Kur bija 14 dienas, ne vairāk, nevajag. Plāns bija tā, lai mums Romā paliktos vismaz 3 dienas apskatīt. Bet izrādās nezinu daudz, mums vajag daudz laiks Romā, tā kā pašais mēs apskatīt nebūs sastīdās nekā. Jauki, viss tā. Viekas smuki skati. Tagad dvēselē baudījums mieriņš tas. Ir kondicionējuši svētība. Labi. Tā kaut kā. Pagaidām.